Labrīt, ir 2 nedēļas līdz tirdziņām, un mans darba galds atkal ir mazliet nokrāmēts. Man viņu vajadzētu satīrīt pirmdienu. Jā, pirmdiena jāsatīra darba galds, lai var strādāt, lai var sagatavoties tirdziņam. Ir jau pirmdienas vakars, bet man ir paciņa. Es gribu uztaisīt tos zaķaušu grozīšus uz tamborēt. Es nezinu, es fokusā vai nav, bet kaut kā likās, ka būs tuvāk izmēros. Nu tā likās. Šķās jau man liekas bišķi liela, un tas vēl parīnu šāds izmērs kaut kāds. Bet es taisīšu māzītes arī tirdziņam. Ir jau otrdienas pēcpusdienas, esmu ļoti sodīgs filmētājs. Es aizmirsu filmēt, ietrenējās. Bet es katrā brīvā brītiņā cenšos pādīt. Cep zeķītes mazās. Šitās ir 6 līdz 12 mēneši. Šitās ir 0 līdz 6. Beigās secināju, ka tas izmērs ļoti labi aug līdzi. Līdz ar to es netaisu tos vidus izmērus. Ir vakars, ceļam pacot atpakaļ. Es savācu paciņus, nerādīšu visu, jo te ir adresē. Mazie maisiņi. Diezgan gari. Teorijā es varētu viņus salīm, vai viņus tāžīt mazākas. Tad labi izvāks viņus sēdā. Mazie maisiņi. Paskatīsimies, kādā izmērā viņi sanāk. Tagad man tas prasa mazliet pacietību. Matkumies un zeķītes un sprādzītes šā varētu būt labi. Tad ir šie maisiņi, kurus es vēl domāju, ka viņi būs īsāki. Kaut kā atkal nepastījos penālī. Nepaskatījos lineālā. Es domāju, ka viņi būs īsāki, bet es pieņemu, ka es teorijā varētu viņus pārgriezt uz pusēm. Un tādā pašā veidā uzlocīt pārējās variantos es varu ielikt zeķītes. Tās zeķīte un pārliekos. Jā. Ne visus, bet kaut vienu no šiem 3 metruļiem varētu pārtaisīt par vēl mazākiem. Es nezinu, kāpēc bija iedomājies, ka viņi būs kvadrātaināki. Mazākos es varētu likt iekšā sprādītas. Vēl man vajag tinti, lai es varu saspēst zīmoļus. Daži gan ir mazāk ielocījušies, bet šāds maisiņš te jau var jau pausainīt, ir zeķītēm. Redzēs vēl kaut ko cepurjā, ko es vēl ņemšu. Es nezinu, vai ņemt kastes līdzi vai neņemt kastes līdzi uz tirdziņu. Labrīt! Trešdienas rīts. Cenšos saprast, kā salocīt tā tukšiņu. Širām. Maisiņš. Kaut kas man sanāca, bet ne ar pārāk smukiem stūriem. Neaptarnējās vēl, lai ka tas būs. Ir ļoti saulains. Mēģināšu palīst kaut kur ēnā. Šie. Ir ļoti saulains. Es taisu tamborēju. Graužam riņķīšiem austiņas,
Bet lielās sanāks, nezināju, tās būs īstās, bet pirmais tests ir trešdiena. Ņemamies, daramies, tirdziņš jau drīz. Es ceru, ka vīrs uztaisīs man tos plauktiņus. Varbūt viņam jāatgādina. Bet bija kaut kāds progress jau nesen, tā kā vajadzētu būt. Es tomēr vadīšu pie jauna ar to, jo man nepietiks stāstījis. Ir pirmdiena mazs updates, jo es nepabeidzu pagājušās nedēļas vlogu. Es nofilmēju līdz trešdienai, pārliku kadrus datorā. No GoPro sapratu, ka būs jāfilmē gan ar GoPro, gan ar telefonu, jo smukumu kadrus ar GoPro nav iespējams uzfilmēt, tā kā šis vlogs ir diezgan garlaicīgs. Bet es vēlējos pabeigt. Gribēju pastāstīt, ko es šonadēļ vēl ceturtdien piekdien sadarīju. Es pabeidzu zeķīti, kur man ir jāpārāda. Jo stūms ir par īsu un pēda ir par garu. Viņai ir jābūt proporcijā šādi. Viņa ir pa tādu labu gabaliņu garāka un par īsu gabaliņu īsāka. Bet tas tāpēc, ka es sajaucos skaitīšanā. Bet toties es pabeidzu priekš tirdziņa 3 no 4 graužam zaķiem. Tāds jūtīgs, oranžīgs un šis. Paldies, ka skatījies. Es mēģināšu, trenēšos. Ja ir kādi ieteikumi, droši ierakst komentāros, jo vlogošana īsti nav tas, ar ko es esmu uz tu, vairāk uz jūs. Eksperimentēšu dažādus veidus, kas to zina. Varbūt pēc mēnešiem 2 šis izstīsies jau pilnīgi savādāk. Bet jā, aiziet piedzīvojumi.